Ilmār, šī mums ir jau 5. saruna pie šī galda, kur arī citi ir ieaicināti un var piedalīties mūsu sarunā. Un godīgi sakot, šķiet, ka pasaule starp iepriekšējo sarunu un šo ir zināmā mērā mainījusies. Un par iemeslu tam ir karš Ukrainā. Tepat netālu, gan arī kaimiņos jāsaka. Daudzi no mums ir bijuši Ukrainā, es gan pats ne, bet ļoti daudz pazīstu un zinu, kas ir gan Kijevā bijuši, gan arī Krimā un citās pilsētās, kas šobrīd un vietās, kas tiek bombardētas, kur notiek kara darbība. Es atceros, pirmajā šajā raidījumā mūsu sarunā tu arī stāstīji par savu bērnību, ka tā sākās ar pēc maz vai bumbas sprādzienu. Tu vari mazliet patīt filmu atpakaļ pie tā? Jā, man liekas, tās ir, var teikt, divas nesalīdzināmas lietas un nesalīdzināmi laiki. Es no tā laika kariem maz ko atceros, jo es biju burtiski kara laikā piedzimis, un tad, kad tika noslēgts miers, no tā es nekā neatceros. Bet tik tiešām es esmu pateicīgs Dievam, ka es esmu varējis visu savu mūžu, garu mūžu, nodzīvot bez kara Latvijā. Un tas, kas pašlaik notiek, tas ir viens šoks. Man jau Ukraina arī labi pazīstam. Es esmu lasījis lekcijas gan Kijevā, gan Ļvovā, Krievu valodā. Brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīgas grupas tur bija. Vai tu bērnībā, jaunībā, runājot ar saviem vecākiem, redzēji, kā karš ir ietekmējis viņus, viņu pasaules uzskatu, viņu redzējumu par dzīvi? Man ir grūti pateikt, kā ir ietekmēts pasaules uzskats. Jo es patiešām nezinu, kāds bija mana tēva vai manas mātes pasaules uzskats pirms kara. Nedomāju. To nevar salīdzināt. Tu redzēji tikai vienu. Es redzēju tikai vienu, jā. Protams, tie bija grūti laiki. Mums bija īpaši grūti pēckara laiki. Es redzēju, ka tas ir ietekmējis, acīm redzot, ietekmējis mūsu dzīvi, saimniecisko dzīvi mūsu. Mums nebija viegli pēc kara. Mēs nebijām no tiem, neviens no mūsu radu loka netika izsūtīts. Bet pēc kara laiks mums bija saimnieciski, finansiāli visādi grūts. Tēvs vēl pavisam dažus gadus pēc kara saslima ar sirdi. Viņš bija ilgus gadus pēc tam uz gultas un kādus 2-3 gadus. Un līdz ar to ienākumi bija ļoti mazi. Bet salīdzinājumu man nav. Cik tēvs ir stāstījis, arī pirms kara viņš nav dzīvojis neko bagāti. Viņš teica, ka viņš ir gājis un meklējis, ka viņam pietrūks tur daži santīmi priekš bulciņas, ko nopirkt ēšanai. Esmu dzirdējis, ka saka, ka katrai paaudzei ir jāpiedzīvo karš. Kāpēc tā ir, ka bez maz vai katra paudze, jeb katra cilvēka dzīves laikā, agrāk vai vēlāk, tas pienāk? Es domāju, ka nevajadzētu tā teikt, ka katrai ir jāpiedzīvo karš. Tas katrā ziņā, diez vai ir Dieva nodoms, lai katra paudze tiešām iziet cauri karam. Es domāju, karus piedzīvo tāpēc, ka pasauli ir ļauna, un viņi kļūst aizvien ļaunāk. Vai tas nozīmē, ka mēs redzēsim arvien vairāk karus? Jā, es esmu pārliecināts, ka jūs redzēsiet aizvien vairāk. Tu ceri, diez vai es piedzīvošu. Jā, bet mēs jau lasām Bībelē par to kari un karu daudzināšana. Tā ir normāla parādība, uz kādu pasauli iet. Cita lieta ir, kādi ir tie faktori, kas to ietekmē, un cik strauji tas varētu būt šis process. Un
ko mēs no pagātnes kariem varam mācīties par šodienas situāciju Ukrainā? Vai ir kaut kas tāds, ko mēs varam teikt? Skatieties, vienalga, vai tas būtu pirmais, otrais pasaules karš vai kādi citi konflikti. Es nezinu, kādā jomā. Tur ir daudz jomas, ko mēs varam skatīties. Es klausos tagad tos speciālistus, militāristus. Viņi salīdzina, ko tā vai tā armija dara pareizi vai nepareizi. Es nevaru pateikt, ko mēs varētu mācīties no iepriekšējiem kariem. Tādā militārā jomā. Man liekas, ka no visa ļaunuma, vienalga kādā formā tas pasaulē izskatās, mēs varam mācīties, ka ļaunums ir kaut kas briesmīgs, ka tas iespaido cilvēku attiecības, ka tā līst nevainīgas asinis. Man liekas, ka te ir tas faktors. Ja cilvēki no tā mācītos, tā jau būtu labi. Bet cilvēki nemācās, un, manuprāt, ir vēl kādi citi faktori, ka mēs sakām tagad Krievijas, jeb respektīvi Kremlis, ar visu prezidentam pietuvināto galmu, tie ir prātā jukuši. Viņi tik tiešām tādi ir. Viņi vaiprātīgi, agresori, visi tie vārdi, kādi tiek par Kremlu teikt, es varu tikai pievienoties. Bet tad ir jautājums, kāpēc viņi tādi ir? Un te ir jāsāk domāt, kad viņi jau nav izauguši kaut kur vakumā, nav izauguši uz Marsa vai Venēras un tad iesūtīti pie mums. Viņi tādi, kādi viņi ir, bezprātīgi, vaiprātīgi, visi tie epiteti, kas viņi ir izauguši tepat. Un bērns jau arī viņš neizaug. Viņš izaug ģimenē, viņš izaug skolā, viņš izaug uz ielas. Tie ir tie galvenie faktori, kur tas bērns izaug. Tāds viņš ir izaudzināts. Kas viņu ir izaudzinājis? Viņu pašu tauta un visa pasaule. Vēl vakar runāju ar savu māsu, kas ir arī skolotāja un pasniedz tā skaitā arī ticības mācību bērniem. Un viņa teica, ka viņai bērni uzdod jautājumus, uz kuriem viņai reizēm nav atbildes. Un viens no šiem jautājumiem ir, ko es atminos arī BPI. Mums viens no pasniedzējiem teica, ka tas ir viens no grūtākajiem jautājumiem tādā apoloģētikā, kāpēc labs Dievs pieļauj ļaunumu šajā pasaulē. Nevajadzētu visu novelt uz Dievu. Ja mēs skatāmies uz šo pasauli, tad Dievs to pasauli bija iecerējis savādāk. Cilvēks bija tas, kas ienes grēku un ļaunumu pasaulē, jo viņš izšķīrās nepaklausīt Dievam. Nevis Dievs lika nepaklausīt cilvēkam, bet Dievs radīja cilvēku ar brīvu izšķiršanos un brīvu gribu, un šis cilvēks izšķīrās, pakļāvās, neizturēja tajās kārdināšanās, pakļāvās ļaunumam. Tas iesākums nav pie Dieva ļaunumam. Protams, mēs varam tālāk uzdot tos jautājumus, kāpēc Dievs vispār paredzēt tādu iespēju. Jā, kāpēc Dievs Sātanu jau nenolikvidēja uzreiz? Vai ne? Jā, un ja Dievs visu zina un visi no Dieva, tad jau arī tā Sātana krišana un viss arī ir Dieva. Tie ir jautājumi, uz kuriem mēs nekad nevarēsim atbildēt. Jo Dievs ir kaut kas pāri par saprašanu. Jā, tas, lai arī cik tas paradoksāli varbūt šķīst, es to mēģinu skaidrot sev, un citreiz arī kādiem citiem mēģinu skaidrot caur to Dievu mīlestības prizmu, ka Dievs tik ļoti mīl savu radību, ka viņš viņu nerada kā vienkārši
bez gribas, bez izvēles radību, un ka tur ir jāparedz iespēja atteikties no tās Dieva mīlestības. Tas grūtāk saprotamais varbūt ir tādā situācijā, kā pašlaik, teiksim, šajā kara situācijā, ka Dievs tos briesmoņus, kādi viņi ir, mīl, ka viņš ir tuvu viņiem klāt. Un tad liekas, kā es absolūti nevaru mīlēt tos, kas tur ir. Kā es varu mīlēt Puķinu? Nu, nevaru. Bet Dievs viņu mīl. Un viņam sāp sirds par to, kas notiek. Viņam sāp sirds. Bet atgriežoties pie grēkā krišanas, tu saki, mēs nevarēsim atrast to atbildi līdz galam, bet tu noteikti esi šo jautājumu jau saņēmis kādreiz, un es par to domājis. Vai tev ir kaut kāda doma, kā tu vismaz sev to mēģini skaidrot? Jautājums ir, kāpēc Dievs radīja to pasauli tādu, kādu viņš radīja? Kādēļ netika iznīcināts, nezinu, vai Sātans pie grēkā krišanas, vai kādēļ tika labu un ļaunu atzīšanas koks vispār ielikts ēdens dārzā? Kādēļ bija šī iespēja atkrist? Varbūt tas tā mazliet dīvaini skanēs, bet es domāju, ka visa pamatā ir Dieva mīlestība. Ka Dievs tā mīl to cilvēku, ka viņš nepataisa cilvēku par kādu savu rotaļlietu, savu spēļmantiņu, kuru viņš bīdīs un darīs, kā viņam iepatīkās, un tad cilvēkam nav nekādas izvēles pašam. Dievs tik ļoti mīl cilvēku, ka viņš ir devis viņam šo brīvās izvēles iespēju. Protams, tas arī ir ļoti diskutējams jautājums. Ir cilvēki, saka, ir teologi, kas saka, ka nav tādas brīvās izvēles iespējas, ka Dievs viss ir noteicis. Tur ir atkal Bībeles pantus, ko viņi pamatojās. Tas būtu ļoti sarežģīti un grūti jautājumi. Vienā no tām manām grāmatām par to ir rakstīts kaut kur. Jā. Bet es domāju, ka visa pamatā ir tas, ka Dievs iedeva cilvēkam šo brīvās izvēles iespēju. Bet atkal lecot atpakaļ uz karu Ukrainā, vai tu ieraugi kaut ko karš Ukrainā atklāja par mums, par cilvēkiem, kuri nav šobrīd kara stāvoklī? Jā, atkal tādas nepopulāras domas. Mēs ļoti daudz pašlaik lūdzam par Ukrainu. Un mums jau atkal ir tas sižets skaidrs, ko mēs Dievam lūdzam. To. Un visas tās ir ļoti labas un tādas cilvēciskas lietas, lai karš beidzās un lai nelīst asinis, lai tas agresors tiktu apturēts, viss. Es varu tikai pievienoties. Bet man liekas, ir vēl viens dziļāks slānis, kur mums vajadzētu skatīties. Un Bībele visu laiku runā par to, cik ilgi Dievs cietīsies. Un tad mēs lasām Bībelē, un Dievs soda. Vairāk viņš neciešās, vairāk viņš nedara to labo, bet viņš soda jau. Agresoru? Cilvēku, kurš ir no viņa novērsies. Cilvēku, kurš grēko. Cilvēku, kurš nepilda. Nevis agresoru vienmēr. Reizēm Dievs lieto agresoru kā sodu. Palasīsim Bībeli. Ir? Un tad, man šķiet, tas dziļākais slānis ir kaut kur, ka mums jāsāk domāt arī par to, kur ir mūsu vaina un atbildība, kāpēc Krievija šodien ir tāda, kāda viņa ir. Kāpēc Puķins ir? Un es esmu pārliecināts, ka tur ir arī rietumu pasaule vainīga. Kura tā sacīt ilgus gadus nav ticējusi, ka Krievija var būt tāda, kāda viņa ir.
pie patreizējā valdnieka, ka ilgus gadus tā pakratīs ap pirkstu, nedari draugs tā ir slikti. Un rezultātā ir izaudzis viens, kurš visu var atļauties, kurš dzīvo kā viens kungs un ķēniņš. Tā ir arī rietumu pasaules atbildība. Kāpēc Krievijas valdnieks šodien ir tāds, kāds viņš ir? Bet ir nākošais slānis, tā ir arī kristiešu atbildība. Paturpini mazliet. Redzi, Bībele visu laiku runā par to, ka kristietim ir kāds uzdevums šai pasaulē. Būt par sāli, būt par gaismu. Un ja pasaule šodien ir tāda, kāda viņi ir, un viņi ir, atklāt sakot, ja mēs uz brīdi aizmirstam Krieviju, bet domājam tikai par pasauli, tad pasaule, rietumu pasaule, tā, kas tiek uzskatīta un kas sevi pozicionē kā kristietības pasauli, tā ir tālu no Dieva atkāpusies. Ļoti tālu. Padomāsim viss, kas notiek, un es negribu pieminēt atkal visus tos zināmos vārdus. Kad vairāk nav tēvs un māte, un vairāk nav vīrs un sieva, un es varu mainīt savus dzimumus, tas viss ir, tā nav tikai kāda slikta lieta, ko nu viņi izdara. Tas ir ceļš uz pilnīgu atkāpšanos no Dieva likumiem. Cik ilgi Dievs ar to cietīsies? Ir jānāk kaut kādam Dieva sodam par šo pasauli. Nevis par cilvēkiem, bet par ļaunumu. Un te nu ir, ka tā ir arī kristiešu atbildība, tā situācija, kas te notiek. Tā mana sāls nav bijusi. Vai nu pietiekošā daudzumā, vai pietiekošā vērtībā, tā gaisma nav spīdējusi. Mēs esam bijuši par klusu, pārāk bez mugurkaula. Arī samierināšanās ar ļaunumu, noklusēšana, kompromisi. Un es domāju, ka ja mēs lūdzam, un to vajag darīt, tad vajag lūgt ne tikai par Ukrainu, par Krieviju un pārējo, bet par sevi. Bībele rāda, ka viss sākās no grēku nožēlas. Un tad, kad tauta nožēloja grēkus, tad Dievs viņiem piedeva un pievērsa savu vaigu viņiem. Viss sākās no grēku nožēlas. Man tagad nāk prātā Āja. Tāda pilsēta bija tur Palestīnā, tad, kad Kanānā, kad viņi iekaroja. Jozos tur cīnījās un nekā neiet viņam. Un beidzot viņi ieņem to Āju. Tad, kad vispirms grēku nožēla bijis. Es domāju, ka te ir. Ne tikai iziet pie tā kungs. Mēs vispār jau savā dzīvē, mums ir tāds, mēs Dievam sarakstu piestādām. Kungs, dari tā, dari tā, dari tā, dari tā. Bet mēs nepiestādām pirms tā saraksta to, kungs piedod man. Man šķiet, ka mēs bieži sakām, ka mums vajag sastādīt tādu, sarakstīt, par ko mums Dievam jāpateicās. Labi, stādīsim tādu sarakstu. Man liekas, ka otru sarakstu vajadzētu stādīt, par ko mums Dievam jālūdz piedošana. Zinu, un tādu sarakstu ir grūti sastādīt. Es esmu mēģinājis. Un diena ir pagājusi, un man ir jādomā, bet par ko tam man jālūdz īsti piedošana? Bet tas ir lepnums, vai kas tas ir? Kāpēc mēs nespējam ieraudzīt spogulī? Kāpēc mēs nesadzirdam svētā gara balsi, kas saka, viņš jums atgādinās, uzrādīs grēku? Pa tālu mēs esam no Dieva. Varbūt kāds teiks, viņš pārāk pareizs, viņam nav to grēku. Redzi, te sākās. Es esmu dzirdējis, ka kāds saka,
Nu, tu nevari īsti būt kristietis, ja tu neesi bijis tālu no Dieva kādā brīdī. Ja tu visu laiku esi dzīvojis labu, pareizu dzīvi. Nu, tādu, es domāju, pēc pasaules standartiem. Kas tad ir laba un pareiza dzīve pēc pasaules standartiem? Es biju alkoholiķis, narkomāns. Tā ir ētika. Nu. Ja? Bet Jēzus nav atnācis uz šo pasauli mums pasniegt jaunu, labāku ētiku, kādus jaunus, labākus tikumus. Viņš ir atnācis pilnīgi kaut ko citu, nes mums. Viņš nes mums mūžīgo dzīvību. Viņš nes mums glābšanu. Tā kā es kristietis būšu tad, un tikai tad, nevis tad, kad es sekošu kristīgās ētikas principiem, un to es nekad nevaru izdarīt. Bet tad, kad es pieņemšu Jēzu kā savu glābēju. Es gribu mazliet atgriezties pie taviem vārdiem, ko tu teici, un es tev piekrītu. Es arī Bībelē lasu un redzu tos pašus principus, ka karš un miers bieži vien iet roku rokā ar tautas attiecībām ar Dievu. Bet es domāju, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs izdarītu tādu vispārinājumu, ka šobrīd karš Ukrainā ir tāpēc, ka Ukraina vai ir atkritusi no Dieva vai kā citādi. Es domāju, ka mums katram ir jābūt uzmanīgiem ar tādiem apgalvojumiem. Matīs, es nevienu brīdi to nesmu teicis. Es saprotu. Kad Dievs tagad soda Ukrainu. Varbūt, ka tie Ukraiņu brāļi cieši manis dēļ. Tāpēc, ka es esmu atkritis. Tas tā retoriski. Absolūti ne. Ja mēs salīdzinām Ukraiņus, tad kaut kur tajās, cik es pazīstu Ukraiņu kristiešus, viņi ir stipri, nav tik liberāli tā kā rietumu pasauli. Sen jau bija tā. Nē, tā nevar. Jā. Es nedomāju, ka Ukraiņi ir tie grēcīgie, kuri tagad tiek sodīti. Bet te ir tās attiecības. Man ir jāsaprot, ka varbūt, ka tu ciet manis dēļ, lai es beidzot kaut ko saprastu. Es saprotu, ka tās domas nav īpaši patīkamas un populāras, ko es tagad te saku. Jo mums ir vienmēr tāda sajūta, ka ar mums pašiem viss ir kārtībā. Ar manu kristietību, ar visu pārējo, to grēku sarakstu sastādīt nav viegli. Es teicu, es esmu mēģinājis. Bet es taču neko nedarīju šodien slikti. Šādos brīžos vienmēr nāk prātā tā raksturieta, kas zina labu darīt, bet to neizdara, tas tam ir pieskaitīts par grēku. Arī. Tātad vienmēr nav jautājums, ko es sliktu izdarīju, bet ko es labu neizdarīju. Arī tas var būt. Ko es domāju? Kur manas domas maldījās? Jā. Bet es arī šajā situācijā skatoties uz mums Latvijā, es redzu, ka gan kristiešos, vēl jau vairāk es redzu daudzos nekristiešos parādās milzīgs naids pret cilvēkiem, kuri vispār nav iesaistīti kārdarbībā. Šeit pat Latvijā, kad apmēram, ja kāds runā krieviski, pret viņu tiek jau vērsts naids. Un es neesmu dzirdējis varbūt par vardarbību, bet es nebrīnītos, ja tāda būtu kaut kur jau. Tas arī parāda to, ka mūsos jau kaut kas gruzd visu laiku. Un tagad vienkārši bija iemesls tam uzliesmot. Jā, varbūt atkal ir tas, ja ir tik daudz kristiešu, tad vajadzētu negruztēt tam. Tad vajadzētu mīlēt tos. Ka te atkal ir tā mūsu nepadarītais. Es domāju, ka tā ir viena no lielām bīstamībām pašlaik. Arī Latvijā. No kādām provokācijām, kas var izraisīt tādas etniskas sadursmes. Un tas arī lielā mērā ir noticis
to informācijas burbuļu dēļ. Mēs rietumu pasaulē vai šeit Latvijas kontekstā, latviskos mēdījus un eiropeiskos mēdījus lasošie, esam sašutuši, kā viņi var domāt, ka, Putins ir atbrīvotājs un labs, un viņi atkal nevar saprast, ko tu mums rādi tos fejkus, un mēs viņiem sakam, bet tas, ko tu rādi, ir fejki, un tas man atgādina vecā derībā, kur ja kāds citautietis vēlējās pievienoties Izrēlam, viņam bija bezmaz vai jākļūst par izrēlieti, par jūdu, jāpieņem daudz parašas un jāatsakās no tās viņa vecās dzīves. Un, es domāju, mēs esam mierīgi pastāvējuši dažādas tautas šeit Latvijā kopā, latvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi. Un esam vienmēr teikuši, viss kārtībā, tu vari būt tas, kas tu esi, un mēs nenoliedzam tās saknes, un nevajag visiem latviskoties, bet redz, ka ir kaut kādi brīži, ka tas uzpeld, ka mēs dzīvojam dažādās informācijas telpās. Jā, tā informācija, tā ir viena no lielām problēmām pašlaik. Viņa ir nepārbaudāma. Es vienmēr esmu centies pārbaudīt informāciju, ko es saņemu, bet viņa ir tik daudz un tik dažāda, ka viņu visu pārbaudīt gluži vienkārši nav iespējams vairāk. Bet nepārprot, es esmu absolūti nevis pret karu tikai, kā viena no Eiropas tām mūsu deputātiem pateica, ka viņi ir pret karu, principā pret karu un tāpēc balso pret, vai ne, tur Krievijas nosodīšanu. Es esmu par Ukrainu. Es nosodu visu to, kas ir, un es nožēloju, ka es esmu tik vecs, tik nevaru vairāk. Es labprāt gribētu tagad skriet, darīt, organizēt, kārtot kaut ko, lai varētu palīdzēt Ukraiņiem. Jo ne tikai tas, ka mēs esam ieraudzījuši to Puķinu, beidzot, kāds tad viņš īsti ir briesmonis. Tiešām slims varbūt. Bet ja vienam slimam cilvēkam ir granāta rokās, kā kaut kur es lasīju, ko darīt ar pērtiķi, kam ir granāta rokās. Smadzenes nav, bet granāta ir. Kāds risinājums? Vai nu stāstā, vai realitātē? Tā realitāte. Ne tikai par to, bet otrs, es esmu ieraudzījis otru prezidentu. Un par to es esmu pārsteigts, pozitīvi. Es nekad nevarēju iedomāties, ka viens aktieris, komiķis, mums jau tādi diezgan ir. Te tie, kas ar politiku nodarbojas visādi, ka viņš ir tāds prezidents savai tautai, kādu var tikai apbrīnot. Un te tas, man liekas, Pēters Eisāns bija ielicis Facebookā, arī tur tā ir Zeļenska tests, ka tagad visi sāk testēt savus prezidentus pēc tā etalona. Bet kā mūsu prezidents būtu rīkojies? Vai viņš būtu palicis pie savas tautas, ja būtu Vācijā jau? Redz, tie ir tādi, ko mēs ieraugam. Es domāju, ka ir laiks, kur vajadzētu visiem darīt maksimāli tas, ko viņš var izdarīt. Gan pievilkt tos karodziņus, gan visādā veidā atbalstīt, gan palīdzēt, gan savu nostāju paust. Arī tas ir svarīgi, kad mēs pasakām, es domāju tā. Un tas ir, es domāju, visām draudzēm, visiem mācītājiem, draudžu apvienībām, konfesijām. Pēc iespējas ātrāk bija jāpasaka uzreiz pirmā dienā, mūsu pozīcija tāda. Tas ir viens līmenis, un palīdzība, un visu braukt, un darīt, un vākt līdzekļus. Un otrs līmenis ir domāt, lūgt,
nožēlot savus grēkus un lūgt par viņiem. Kungs palīdz viņiem, bet rādi, ko tad es esmu darījis nepareizi, varbūt gadiem ilgi, lai tāda situācija rastos. Jā. Varbūt es arī esmu ar to liberālismu tik daudz sapinies ar tiem kompromisiem, ka tā kristietība vairāk nav tāda, kāda viņai jābūt, ka tā nav vairāk sāls. Jā. Vecās derības kontekstā noteikti tautas attiecības ar Dievu ir priekšnosacījums mieram, pārticībai, arī labklājībai un ļoti bieži tas ir atkarīgs no ķēniņa, no valsts vadītāja. Mēs varētu teikt, mēs jau netiekam pie viņa. Mūsu valsts vadītājiem tik tuvu, lai teiktu, tagad izsludina, gavēni vai grēku nožēlu vai ko tādu. Bet tad reizē man nāk arī prātā Nehemija, kurš pat nebija savas tautas vidū, viņš bija trimdā, un viņš nožēloja savas tautas grēkus, pat iepriekšējo senču grēkus, un Dievs viņu vareni lietoja. Tā kā mums katram noteikti ir iespēja ietekmēt šo procesu, vai ne? Un mēs savā ģimenē, es ar savu dzīves biedru, pašā sākumā jau nedēļu atpakaļ, bet kur tad ir tā balss? Kur ir kristīgā pasaules balss? Vēl tiešāk, kur ir Vatikāna attieksme? Bet vai Vatikāns ir tas, kas spētu atrisināt šo kaut kādā mērā? Vai ierunāt to patiesību? Nē, viņš pateica savu attieksmi. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, kad tautā tādi atpazīstami, populāri cilvēki saka savu attieksmi, kā viņi, bet mēs domājam tā. Un ir vesela virkne Krievu tādu inteliģents pārstāvu un citi, un arī sportisti, kuri pasaka, mēs domājam tā. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi priekš šīs situācijas no tā cilvēciskā viedokļa. Tas vairāk aizskars uzrunās tautu, vai tas aizies līdz ķēniņam, jeb Krievijas prezidentam? Par Krievijas prezidentu man ilūzija nav. Es neesmu ārsts, lai pateiktu viņa diagnozi, bet es domāju, līdz viņam nekas vairāk neaiziet. Viņš iedomājās, ka viņš ir nesodāms, viņš var darīt visu, ko grib, bet viņš faktiski ir viens kara noziedznieks, kuram ir jāpiemēro attiecīgi likumi, kāda tādam ir. Ja, bet es nezinu, atkal es nevaru pārbaudīt, bet es izlasīju kaut kur un par rādio arī teica, ka Viļņā Krievijas vēstniecība atrodoties tur uz kādas tur ielas, un tās ielas nosaukums tagad ir mainīts. Es nezinu, vēlreiz teicu par rādio, un tas bija Delfos. Ielas nosaukums nomainīts Ukraiņu varoņu iela. Jā. Un tagad Krievijas vēstniecības adrese Viļņā ir Ukraiņu varoņu ielā 2. Jā, un ja es pareizi sapratu, tad Krievijas vēstniecība ir vienīgā ēka uz tās ielas. Redz, es domāju, kolosāli. Atrod veidu, kā pateikt savu attieksmi. Jā, es atkal nezinu, vai tā ir viltus ziņa vai nepareizi. Jā. Es gribu mazliet nomainīt tēmu, ja precīzāk paplašināt tēmu. Es esmu kristiešu vidū dzirdējis šo domu. Nevar noliekt, ka es pats viņu pārcelēju savā galvā. Arī šobrīd ir karš. Kā tu teici, pat tava mūža garumā nepieredzēts karš tik tuvu. Kur vēl man mūža garumā. 2 gadus mēs esam cīnījušies, joprojām cīnāmies, bet tā ir kļuvusi fona aktivitāte cīņa ar pandēmiju.
Tepat janvāra vidū bija lielākais dokumentētais vulkāna izvirdums pasaulē mūsdienu vēsturē Tongā. Šobrīd ir iespējami kodola katastrofas draudi, vai mēs esam pēdējos laikos? Daudz no tā ir tevis pat jau, man liekas, pieminētajā raksturvietā. Ko nozīmē pēdējos laikos? Mēs esam pēdējos laikos jau no tā brīža, kad Jēzus aizgāja uz debesīm. Tie ir pēdējie laiki. Mācekļi toreiz gaidīja jau Jēzu, viņš būs tūlīt klāt. Pēc mēneša, pēc gada nav ko mums te tāpēc jau Pāvils teica, neprecēties. Pāvils saka, nav jēga precēties, tūlīt būs. Jā, tieši tā. Un tad nāk, bet nenāk vēl tie pēdējie laiki, it kā būtu, bet Jēzus nenāk. Tad nāca pagaidi, vēl ir ļaunumam jānāk. Tesaloniķiešu vēstules abas divas. Vēl atkrišana būs. Es domāju, ka te ir grūti pateikt, ko mēs uzskatām pēdējos laikus. 2 gadi palikuši, 5 gadi palikuši. Tāda aprēķina neko mums nedos. Tādi ir bijuši diezgan jau, un būs vēl diezgan, un neviens no viņiem nepiepildīsies. Jo Bībele tā saka. Atklāsmes grāmata saka, skatieties uz šīm zīmēm. Tiem, kam galva ir pareizā vietā, kas lasa uzmanīgi, sapratīs. Sapratīsim to, ka notiek, tās nav chronoloģiskas zīmes, bet tas ir laikmeta raksturojums. Tāds tas laikmets būs. Vai tāds laikmets šobrīd nav? Par intensitāti iet runa. Vai šī nav pietiekama intensitāte? Es nezinu, kas Dieva acīs ir pietiekams un kas ne. Es zinu vienu, ka kristieši un cilvēki var Dieva nodomu un plānus mainīt. Caur lūkšanu, svētdzīvi? Jā, tieši tā. Caur lūkšanu un caur svētdzīvi. Pie Sodomas un Gomoras bija. Bet ja tur būs 50, ja 50 nesodīšu, bet ja 30 nesodīšu, nolemts ir sodīt. Bet arī sodīja. Tāpēc, ka nebija to 10. Neuzminēja pareizo skaitli? Nē, es domāju, ka atkal neiet jau runu par 1, 2, 3, 4. Bet tā jēga bija parādīt, bet nav to cilvēku. Pat 10 cilvēku taisno nav. Jēzus, cits piemērs, kāzas Kānā. Mans mīļais Jāņa evaņģēlijs. Ko tu gribi no manas sieva? Mans laiks nav pienācis. Un tūlīt viņš izmaina savu domu un dara savādāk. Viņš ir nolēmis tautu sodīt. Mūzes saka, kungs nesodi to tautu. Labi, tavu lūkšanu dēļ es nesodīšu. Kāpēc viņš nesoda? Lūkšana dēļ? Mūzes jau saka, tava vārda dēļ, lai tavs vārds netiek likts kaunā. Tas pat nav no svara. Kāpēc? Es gribēju tikai pateikt, ka viņš maina. Dievs izmaina savu nodomu uzreiz momentāli. Tā kā kristiešu dzīve un kristiešu attieksme var to Dieva nodomu vai nu pātrināt, vai attālināt. Bet atklāsmes grāmatas beigu vārdi liek mums ilgoties pēc Kristus otrās atnākšanas. Mums ir nevis jāsaka, Dievs paildzina žēlstības laiku, bet mums jāsaka, nāc, kungs, drīzāk, jo tas, kas ir, kur mēs esam, tas... Tajā pašā laikā, Matīs, Dievs cilvēkā ir ielicis dzīvot gribu. Tātad cilvēks, kurš teiks, vai es gribu mirt,
Tas nav Dieva nodoms, lai visi cilvēki tagad ienākuši šajā pasaulē, un tajā brīdī, tā, ka viņi kļūst par kristiešiem, tad, lai visi dzīvo ar tādu domu, kungs ņem man ātrāk pie sevis. Nē, viņam jādzīvo šajā pasaulē, jāpild savus uzdevumus, ko Dievs viņam ir devis. Es vēl pie pēdējiem laikiem gribu palikt mazliet un lēnām jau arī finišēt šo sarunu, bet kur tu stāvi paraušanas teoloģijas jautājumā? Es zinu, ka ir cilvēki, kas saka, kristieši nepieredzēs lielās šausmas beigās. Ir kristieši, kas saka, nē, vispirms jānāk šausmām, un tad... Tu jau esi pie manis mācījies. Tu zini manas uzskats šajā jautājumā. Man tas absolūti neinteresē. Kāda teiks, ka tas ir bezatbildīgi un muļķīgi? Man interesē tad, kad pienāks tas brīdis, lai es būtu gatavs, lai Jēzus man teiktu, es tevi pazīstu, lai, redz, tas ir pēc lieldienu jautājums. Viņš jau neprasa tagad mācekļiem, bet vai tagad jūs saprotat visu, ko es jums teicu, ko es jums stāstīju? Vai tagad tu riktīgi saproti, kā tu tur biji ar to debesu valstību un ar visām tām lietām? Vai tagad tu saproti, kā ir ar to paraušanu vai neparaušanu? Ko viņš saka? Vai tu mani mīli? Redz, un es gribu, ka es varētu viņu mīlēt. Kā tur ar to paraušanu būs un neparaušanu? Kāpēc man mocīt savas smadzenes un savu galvu, lai es kaut kādas prāta kombinācijas radītu, kā būs debesīs? Nu, es taču tā neizdomāšu. Bībele skaidrs saka, tur būs tas, ko neviena cilvēka acis nav redzējis un neviena prātā nav nācis. Tas nozīmē, ka tajā momentā, kad es to savu prāta konstrukciju radīšu, viņa jau ir nepareiza. Ja. Un man neinteresē šīs lietas. Es zinu tos teoloģiskos visus uzskatus, un tur tā domā kādi, tur tā domā kādi, tādi. Es pat neesmu pulējies atrast, bet mana nostāja šajos jautājumos ir tāda. Man ir tāda par svēto garu, par kristību, par vakarēdienu, par to, kas iespaido manu šodienas kristietību. Tā ir vairāk tāda, vai visas šīs lietas nav vairāk tāda zinkāras jautājuma? Ko praktiski tas dod priekš manas šodienas kristietības? Daudziem tas dod mieru. Jo viņi saka, es to nepiedzīvošu, ja es turos pie Kristus. Tādā ziņā. Es neesmu nobijies, man jāsaka. Ne par ko. Viens draudzes loceklis man teica, mācītājs, es jūs iedrošinu. Viņš katru svētdienu man saka, es jūs iedrošinu. Viņš saka, bet es neesmu nobijies. Jā. Nu jā, tie ir jautājumi, kas man interesē, ne ar viņiem es nodarbojos, ne es tur rēķinu nedēļas, ne kaut ko. Jā, es domāju, ka mēs dzīvojam ļoti strauji, tuvojamies nevis pēdējiem laikiem, mēs dzīvojam pēdējos laikos. Bet tu nevari pateikt, vai pēdējie laiki ir pēdējie 7 gadi, vai 50, vai 500. Nu, tā, ar cilvēcisku prātu domājot, 500 ja nav. Tas nav nekāds Bībelē balstīts aprēķins. Vienkārši tā ir tāda iekšēja juška no pirmās dienas, kad es esmu kristietis. Es esmu vienmēr teicis, ka mēs nepiedzīvosim 2050. gadu, redzot, kā pasaule attīstās. Bet es saku, tas nav balstīts Bībelē vai aprēķinos. Tas ir Mēs vēl nezinām, kā viss
Es rakstu grāmatu. Par pēdējiem laikiem? Nē, ne par pēdējiem laikiem Bībeles uzskatā, bet no tā, tomēr ar skatu uz nākotni. Domājot par savu dzīvi, tad es skatos atpakaļ un domāju ar skatu uz nākotni. Un tad man šķiet, es negribu dzīvot tajā nākotnē. Visās jomās, kur es skatos, tā nākotne man liekas tik baisa. Es iedomāju, cilvēks, mākslīgais intelekts. Vai? Mēs esam nonākuši pie tā, ka drīz 50. gadā varbūt, ka varēs transplantēt cilvēkam galvu. Medicīna attīstās. Viss attīstās. Bet tu negribētu savu galvu pielikt jaunam ķermenim? Nē. Varētu skriet atkal ritīgi. Zini, bet tas jau tā nenopietni tā runāšana. Man gribētos, ja varētu tā, pavisam nopietni, ja es varētu tās zināšanas, kas man ir, tās atziņas, un tad, kad man dzīve beidzās, atdot tev, piemēram. Lai tev nav jāiet un no pašiem sākumiem atkal viss tikai uz savu pieredzi, bet tev ir tās zināšanas, un tad tu vari izvērtēt uz cita līmeņa. Tu laiku iekromēt. Tas ir 2. Timoteja 2.2. Ko esat dzirdējuši, to celiet priekšā tiem, kas būs gatavi pēc tam pamācīt nākamos. Māceklības kods 2.2.2. Bet tā pašā laikā mēs redzam un zinām, ka šajā laikā, kad blakus ir karš, tu saki, tev nevajag iedrošinājumu. Daudziem vajag iedrošinājumu. Daudziem ir bail. Viņiem ir bail par saviem draugiem radiem Ukrainā. Viņiem ir bail par to, ka var būt tālākajošs karš uz Baltijas valstīm. Daudziem, man pat zināmiem cilvēkiem ģimenes lokā, diezgan liels bažas par to, būs darbs vai nebūs darbs. Paldies Dievam, viņiem ir miers sirdī par to, jo viņiem ir, bet es domāju, ka ir daudz, kur zaudēs darbu, un viņiem nav miers sirdī par to. Mēs skatāmies degvielas cenas, kā pa dienām kāpj. Daudziem ir bažas par to, kā samaksās rēķinus. Ja tev būtu jāiedrošina kāds šajā brīdī? Redzi, tad es pateiktu pirmkārt, diez vai es viņu varēšu iedrošināt ar to, ka es tur pateikšu, kā būs ar to mirušu augšām celšanos vai kaut ko. Ar to es viņu neiedrošināšu, jo viņam ir šodienas pasaule, kurā ir 3 problēmas. Karš, vīrus un ekonomiskās problēmas. Un tas ir tās, kas to šodienas ikdienu padara cilvēciski nedrošu. Nav cita ceļa manā uztverē, kā lasīt Bībeli, lūgt Dievu un neaizmirstot to pēdējo, respektīvi to pirmo. Kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Man grēciniekam. Tātad es gribu ne tikai no tevis ņemt, bet spiesties tev tuvāk un tev dot. Un es teiktu, jā, ka Dievs var visu. Viņš var vienā minūtē. Nevajag izsludināt tur $1 miljonu par Puķina galvu. Kaut kāds Krievu tur miljardieris to ir izsludinājis. Dievs var bez tā miljardi izdarīt to. Vienā momentā. Jautājums, kāpēc viņš to nedara, atkal visu vecie jautājumi. Un tās pašas vecās atbildes. Ir tikai viens ceļš, un tas ir Dievs, kurš radīs šo pasauli. Bet mēs gribam atrast pie tā Dieva to drošību tajā brīdī, kad mums viņu vajag. Un tādā veidā, kā mēs to iztēlojamies. Tagad ir tā kritiskā situācija, mums vajag drošību Dievā. Bet tad, kad mums piedāvā
rietumu pasauli un rietumu kristietību, kas nebija ienācis tādā mērā, kā tas ir pie mums jau Eiropas valstīs, Ukrainā. Ukrainā nebija viss šī liberālisma. Nu, teiksim, bija, bet ne tādos mērogos. Tad mums nevajag to drošību Dievā. Tad mēs tiekam paši cauri. Tad mēs nereaģējam uz tām problēmām, kādas mums ienāk Latvijā. Nu, mums vajag Dievu. Bet tas ir tā mūsu sarunā. Pie miers un drošību mēs varam atrast vienīgi un tikai pie Dieva. Un tad arī, tā bija Mateja svētruna kāda, nu pat nesen. Jēzus saka, savu mieru es jums dodu, ne tādu, kā pasauli dod. Pasaules miers ir nežvadz ieroči, ir labklājība, romiešu miera dieviete, grieķu miera dieviete, paksa tur un viss, kā nu viņus tur attēloja, lauru vainags, tā tad uzvara viss. Jēzus saka, ne, savu mieru. Pavisam savādāku. Tev ir drošība un miers manī, kaut arī apkārt žvads tie ieroči. Un tas ir tikai tad, ja mēs esam viņam tuvāk. Nu, nav cita ceļa. Uz ceļiem un pie Dieva. Tas ir ceļš ar šodien. Nav cits. Tad tur es arī gribētu, ka mēs liekam šodien punktu. Un vai tu varētu vadīt mūsu lūkšanā šajā brīdī? Kungs Dievs, tu redzi mūsu tautu. Tu redzi visu pasauli, un tu zini visus šos procesus daudz labāk nekā mēs. Kungs, tu redzi arī tās briesmas, kas notiek Ukrainā. Tu redzi tos necilvēciskos uzbrukumus un tos cilvēkus, kas visu to vada un virza. Dievs, bet pāri visam tam, pāri tai nedrošībai, pāri tai pasaulē, kur ir bailēs par kara draudiem, kur ir bailēs par vīrusu, kur ir bailēs par ekonomiskām problēmām, pāri visam tam esi tu. Kungs, un pie tevis mēs gribam meklēt savu patvērumu. Tev mēs gribam lūgties visu problēmu atrisinājumu. Kungs, jo mēs jau nezinām, kā visam tam vajadzētu atrisināties, bet tu zini to labāko atrisinājumu. Tu zini to, kas šai pasaulē ir vajadzīgs. Palīdz mums pie tevis palikt, pie tevis turēties un pildīt tavu uzdevumu, kādu tu mums esi uzticējis kā kristiešam šajā pasaulē. To es tev lūdzos, Tēvs. Āmen.